Labdien! Šī ir tehnoloģija pēcpusdiena, un šodien apskatīsim Just 5 Spacer. Skatoties uz cenu, tas ir vienā svara kategorijā ar Samsung Galaxy S-Duos 2 un HTC Desire 310. Ar šiem telefoniem arī salīdzināsim. Visi trīs ir augsts veiktspējas aparāti. Just 5 un Samsung ir aprīkot ar 4 kodolu 1,3 GHz procesoriem. HTC mazliet atpaliek ar 2 kodolu 1,2 GHz procesoru. Arī operatīvās atmiņas apjoms ir te vienāds, 1 GB. Bet kas tad atšķir Spacer no citiem tālruņiem? Izmēram ir nozīme, un Spacerī viss tiek likts uz šo vienu kārti. Kamēr Samsung un HTC ir tikai 4,5 un 4 colus, Spacerim ir visas 5, un tas jau pietuvojas fablatiem. Runājot par izmēru, Just 5 ir pārspējis savas konkurences vēl vienā jomā. Tam ir 8 megapikseļu kamera, kamēr tā konkurentiem ir tikai 5. Viss, man pietiek. Beigsim slavēt šo telefonu. Tās ir mēsls. Un es to pateikšu 2 iemeslus, kāpēc tā ir. Pirmais iemesls. Šī telefona ekrāns ir pārklāts ar kaut kādu drāņķi, kur dēļ es vairāk laika pavadu to tīrot, nekā spēlējot Candy Crush. Otrais. Ķersimies klāt šī telefona kamerai. Tam ir 8 megapikseļu kamera. It kā izklausās labi. Lai filmētu, sanāk diezgan labu video. Bet kā sākat fočēt, nav svarīgi, vai jūs izmantojat aizmugurējos 8 megapikseļus vai priekšējos 2. Bildes iznāks šausmīgi. Pagaid, vai es teicu, ka tikai 2 lietas viņai ir draņķīgas? Arī skaļruņas viņam ir diezgan draņķīgas. Kad jūs to klausaties tāpat rokā, liekas, ka tas ir diezgan skaļš un jaudīgs. Bet brīdī, kad jūs noliksiet to uz galda, skatoties video vai kā tam līdzīgi, jūs gandrīz neko nedzirdēsiet. Iespējams, tieši tāpēc viņam ir 2 vāciņi. Droši vien viens ir paredzēts tam, lai viņu uzlikt viņam virsū, vai viņš nestāvētu uz galda. Šis ir lielisks telefons un pavilks lielāko daļu spēlījuši. Diemžēl tā iekšējās atmiņas apjoms ir nepilni 2 GB. Tādēļ visticamāk, ka jums neizdosies dažas lielākās spēlītes vispār ieinstalēt. Kā jau lielākā daļa telefonu, viņā var ielikt atmiņas karti. Taču es to neieteiktu, jo es speciāli savam iegādājos 16 GB atmiņas karti, kur tas nokāva 1 nedēļas laikā. Īsāk sakot, šis ir budžeta telefons, un mums nevajadzētu sagaidīt neko vairāk par budžeta kvalitāti. Tas nav telefons, ar kuru es vēlētos dzīvot ilgu laiku. Un tomēr, tas ir lielisks telefons, atbilstoši savai cenu kategorijai. Ja izbaudījāt šo video, spiediet laikus, abonējiet kanālu, jo tieši laiku skaits noteiks, vai es turpināšu veidot šādus un mazliet savādākus video.